Jūs laikam domājāt, ka fanātisko skolotāju un citu aizskarto armādu tomēr ir atradusi Sviestu kino mitekli un viņu nozūmējusi, vai arī pārdevusi vajadzībā pedofīliem. Uztraukumi ir lieki. Sviestu kino ir sveiks un vesels. Šodien apskatīsim darbu, kurš zināmā mērā ir uzskatāms par vistīpiskāko latviešu obligātās literatūras pārstāvi, un kurš savā ziņā simbolizē visu tās sērumu tik lielā mērā, ka pat ironizēt negribas. Jānis Poruks, Kauja pie Knipskas. Mūsdienās, lai kļūtu par skolas biedru vardarbības upuri, pietiek a. patikt kādam mūzikas stilam, kas automātiski nozīmē, ka tev jau ir kaudze naidnieku. B. ģērbties kādā noteiktā stilā, kas atkal nozīmē, ka tev ir kaudze naidnieku. Vai C. nedod Dievs būt vienaldzīgam pret visām šīm muļķībām un ignorēt tās. Varētu domāt, kas gan kaitēja 20. gadsimta sākuma laiku skolniekiem. Visi ģērbās vienādi, ženeri kamzoļos, mūziku neklausījās un tīņu žurnāliem par attiecību problēmām nerakstīja. Izrādās, kā liecina Kauja pie Knipskas, skolniekiem bija sūri arī tad. Grāmatas galvenais varonis ir trauslais, romantiskais tēls Cibiņš, bet viņa antagonists traknais varmāka Buņģis, kurš grāmatas sākumā tiek iepazīstināts brangi strēbjot putru. Buņģa ļaunums tiek manifestēts strauji un veicīgi. Viņš ir nievājošs pēc skolotāju, raudulīgs pēc jaunām mantām un atsakās dalīties ar savu zīdeni. Izrādās, šis nelāgais indivīds arī ir nodevies citiem grēkiem, kas tiek demonstrēts nākamajās ainās, kurās Buņģis lielās ar jauno nazi un pēc tam dodas kopā ar saviem urlīgajiem drauģeļiem uzņemt nikotīnu asinīs. Lielā sadursme starp romantisko vārgulu un brango neģēli notiek Krievu-turku karu reprezentējošā sniega kaujā. Krievu puse, kur pārstāv Buņģis, ir manāmā pārsvarā, kamēr turki ir mazākie un vargākie skolēni. Lai arī cēlējs Cibiņš sirdī un spējās ir pacifists, manot, ka pretinieku ģenerālis Buņģis sāk vajāt mazo upuri Bērnēlu Sapuliņu, Cibiņš pilnībā pārvēršas un kļūst vienkārši Uber. Buņģis izmisumā sakaujas ar Cibiņu un saplēš viņam drēbes, kas pēdējo manām saskumdina. Kauja beidzas. Vēlāk Cibiņš kaunēdamies savas nabadzības un izsalkuma izmisumu pārņemts tiek pieķerts it kā taisoties zakt Buņģi mēdamo. Tas viņu pazemo tik tālu, ka sērais varonis nolem iet ar kājām mājup nakts laikā ziemas vidū. Nakts vidū Cibiņš kā jau tipiski... Nē, paga! Stop! Šis nebūs jau 5. pēc kārtas latviešu darbs, kurā galvenais varonis mirst. Par godu Latvijas neatkarības dienai viss beigsies savādāk. Cibiņam palīgās teica 3 Latvijas mītiskie varoņi un izglāb viņu. Laimes māte atdzīvina Cibiņu no sasaluma, Lāčplēsis nokauj Buņģi un godmans uzdāvina Cibiņam parakstbanku.